Pūtāms guļas uz muguras, rokas taisnīgi gaisā, kājas saliektas ceļos. Taisīsim ieelpā abas rokas, abas kājas vaļā. Vēderu mēģinam noturēt stingru un izelpā kopā uz vidu. Ieelpā taisam vaļā, izelpā kopā ciet. Vēders taisot kājas un rokas vaļā neizpūšās uz augšu, mēģinam noturēt vēderu plakanu un izelpā mēģinam vēl spēcīgāk vēderu nabu mazliet vilkt uz iekšu. Ieelpa un izelpa. Līdzīgs uzdevums, tikai strādāsim rokām kājām pa diagonāli. Labā roka ar kreiso kāju un kreisā roka ar labo kāju. Ieelpā varam vaļā labā roka, kreisā kāja, izelpā atpakaļ uz vidu un mainam. Viena puse, otra puse. Taisam ieelpu šeit, izelpa uz vidu, noturam stingru vēderu. Skatāmies, lai gurni paliek uz vietas, lai neatceļās viena puse un neatceļās otra puse. Un strādājam. Galva pie pamata, skatiens augšup, viegls dubultzots, labāk nekā atgāzt galvu šādi te pleci pie pamata, nav viņi izstumti vai uzcelti augšā. Kājas saliektas, rokas augšā pretī acīm un uz izelpu celsim augšā iegurni. Ķermenis izveido taisu līniju šeit un rokas savienojās apakšā. Lēžam lejā un atkal uz izelpu, rokas strādā plaši. Stingrs dibens šeit, stingrs kājas, visu pēdu atbalstam. Rokās šeit var paņemt mazas handolītes vai divas ūdens pudeles. Kaut kājas augšā, rokas priekšā. Starp rokām un kājām ievēram vienādu distanci. Ja ir, tad varam starp ceļiem ielikt bumbu. Un arī rokās noturēt kādu priekšmetu. Ar rokām iesim ieelpā pa labi, ar kājām pa kreisi. Saklupājot vienādu distanci, stingrs vēders. Izelpa atpakaļ uz vidu. Tieši tāpat uz pretējo pusi. Ieelpa. Izelpa. Šeit iegurnis nedaudz atceļās. Plecs paliek pie pamata. Stingrs vēders. Tas pats pamatprincips, kad mēs mēģinam nabu izelpā dabūt vēl dziļāk uz leju. Ar rokām kājām ejam tik tālu, lai neapgāstos. Pozīcija uz sana, apakšējā kāja saliekta, 45 grādos, otra taisna. Roku atbalstam apakšā, plauksta ir zem galvas. Ar augšējo roku un augšējo kāju strādāsim. Ieelpā ar roku sniedzamies uz priekšu, ar kāju taisnu uz aizmuguri, tik cik varam. Un izelpā valkam roku klāt un kāja kā solis izsparts priekšā. Celis ir vienā augstumā ar gurnu, lai nav nopirts lejā šeit un nav debesīs šādi. Un roka paralēli grīdai. Ar visu ķermeņa augteļu mēs mazliet sagriežamies. Atkal ieelpa. Izelpa. Jā, roka šeit balsta galvu. Un, protams, ka taisam uz abām pusītēm arī ar labo roku un labo kāju. Uzdevums uz sānu guļot. Abas kājas saliektas priekšā, viena virs otras. Pakšējā roka atbalsta galvu.
Varam būt šādi te, varam atbalstīt ar plaukstu vairāk. Augšējā roka gar ausi augšā. Un mēs uz izelpu ar roku iesim pie zemāk esošās kājas potītes un atvērsim vaļā ceļus virs pamata. Šādi te ieelpa un izelpā sniedzamies pie celīšiem. Vēders stingrs, savākts. Mēģinam negāzties atpakaļ šeit un pārāk daudz arī nesagāzties uz priekšu. Mēģinam balansēt uz sāniņa. Kājas šeit atrodas virs pamata. Jā. Grūtākā versijā varam arī kājas turēt taisnas. Un no šejienes pieskāriens. Taisam ieelpu, kad esam iztaisnojušies un izelpā kopā. Arī taisam uz abām pusītēm. Pozīcija četrāpus. Rokas atrodas, plauks atrodas zem pleciem. Virsgalvus atbalstam, neatstājam pēdus šādi. Virsgaļi strādās. Iztaisnojam muguru, lai mums nav atšauts dibens, lai mums ir mazliet aktīvs vēders un lapsiņās spiedīsimies augšā. Sakārtojam galvu, lai nekrīt lejā. Un strādāsim labā kāja un kreisā roka. Pēc tam parādīšu arī uz otru pusīti. Uz izelpu kāju taisnosim atpakaļ, viegli virs pamata, bet noturēsim viesā. Un kreiso roku pievelkam līdz plecam augšā, tajā pašā laikā ar labo roku stumjoties no pamata prom. Un uz ieelpu atkal nolaižam lejā. Turam stingru vēderu. Svarīgi, lai iegurnis vienā līnijā, lai nav tā, ka ar kāju iztaisnojot iegurnis nokrīt lejā šeit. Mēģinam viņu noturēt taisnu. Demonstrējam uz otru pusi. Labā roka. Kreisā kāja. Turamies lapsiņās augšā. Savākta galva, savākts vēders. Ieelpojam. Un izelpā kāja taisna. Roka pievilkt klāt. Pozīcija četrāpus. Galvu notram augšā, lauksiņās izspiežamies uz augšu, virsgali, pie pamata, vēders stingrs savākts. Un strādāsim atkal par diagonāli. Labā roka, kreisā kāja. Mēs uz ieelpu roku iztaisnojam priekšā, kāju atpakaļ. Un uz izelpu, roku gar sānu, pieskaramies gurnam, celītis priekšā, bet virs pamata. Un atkal ieelpā roka priekšā un izelpā. Roka sānis, celītis priekšā. Ar šo roku spēcīgi jāturās augšā, tā lai galva nenokrīt. Šeit kāja kārtīgi notur iegurni. Rādam uz otru pusi. Labā roka paliks atbalstā un kreisais celīts. Jā. Sakārtojam ķermeni. Aizējam uz pozīcijas sākumu. Un uz izelpu. Roka līdz gurnam. Celīts priekšā. Ieelpā atgriežamies. Stingrs vēders, jā. Uz izelpu mēģinam nabu vilkt vēl šādi te uz iekšu, bet lai nenopļotos muguri. Muguri paliek uz vietas, jā. Lai vēders nebūtu šādi te lejā, lai nav muguri pārāk izliekta, mēģinam noturēt.
neceļ debesīs, viņi ir viegli virs pamata. Šeit jau būs pa augstu. Ja, kaut vai pirkstgalu sajūtam zemi. Noliekam priekšā. Piemēram, tagad sāksim ar kreiso kāju. Aizmugurējā kāja uz pirkstgalu balstās. Sadalām svaru starp kājām, kreisā un labā. Tā, lai neesam tikai uz kreisās, lai neesam tikai uz labās. Esam pa vidu kājām. Savācam ķermeni, savāks vēders krūškurus uz priekšu, pleci nolaisti, galva virs ķermeņa. Mēs caur nelielu ietupienu virzīsimies uz leju un ar ķermeņa augšdaļu, viss, kas sākās no gurņiem uz augšu, rotējam uz to pusi, kura kāja ir priekšā. Rokas varam turēt šādi te un izelpā augšā. Ielpā ejam lejā un izelpā augšā. Saglabājam šos principus. Vēders, krūškuris, galva. Ja? Abas kājas, svars uz abām, turam ķermeni spēcīgi. Un aiziet. Ielpa. Izelpa. Ar otru kāju būšu priekšā. Svarīgi celīši, ja, kad mēs griežamies, lai viņi neiet kaut kur slīpi, ja, mēģinam viņu virzīt uz leju. Priekšā esošā kāja celītes skatās uz priekšu, lai nav uz iekšpusi, lai nav pārgāz uz ārpusi. Pēdiņas kārtīgi strādāt, ideālā gadījumā bez apaviem pildam šo uzdevumu. Ja, pirkstgals, pilna pēda, pirksti aktīvi kājām strādā. Sakārtojam vēderu, krūškurvi, pleci. Kaut vai pārspīlējam ar mūsu pozīciju, bet tas būs krietni labāk nekā nesavākt pozīciju. Un aiziet ielpā, ejam lejā un griežamies ar ķermeņa augšdaļu. Izelpa augšā. Ja es teiktu, ka netiekam tik dziļi, mēs varam strādāt arī daudz saklāk. Šādi te. Jā. Bet ideālā gadījumā mērķis tomēr būtu tikt ar celīti gandrīz līdz pat pamatam. Nākamais uzdevums stāvs kājās. Strādāsim ar rokām, strādāsim ar gurniem. Rokas mēs kustināsim virzienā šādi te, labā, kreisā. Tajā pašā laikā gurni strādās arī, bet pretējā virzienā. Jā, labais gurniņš, kreisais gurniņš. Liekam bildi kopā. Ar labo roku sniedzamies uz priekšu, ar kreiso roku mazliet atpakaļ. Un kreisais gurns rotē uz priekšu. Šeit mēs pūšam gaisu ārā, ejam uz nākamo pusīti, kreisā roka, labais gurniņš uz priekšu. Lai būtu tāda sajūta, ka mēs esam it kā slapšs dvielis, un to dvieli mēs mēģinam ar rokām dabūt sausu, ja? Ja mēs griežam vienā virzienā, tad nekas no tā slapjuma prom netiek, bet ja mēs mēģinam roku vienu uz vienu pusi, otru uz otru, tad vielas ūdentiņš tecēs ārā. Līdzīgi ar ķermeni tagad mums jāsajūt, kad strādā mazliet vēders, strādā šeit sāniņi, ja, kad ir aktīvas darbība šajā te zonā, gan no priekšpuses, gan no aizmuguras. Ļoti būtiski, ka mēs savācam stāju kopā, lai mums nesavāks vēders šādi. Mēs sākam ar to, lai mēs vēderu mazliet ievelkam, padaram stingru, krūtis izceļam uz priekšu, krūškurus, pleci, mazliet atpakaļ. Tas uzreiz palīdzēs arī labāk pozīciju nodrošināt kaklu, jo ja mēs stāvam šādi, nesavākt, tad ir diezgan vienkārši kaklam arī būt uz priekšu. Ja mēs savācam vēderu, savācam krūškurvi, tad galva ir absolūti neērti būt šeit, kur viņi bija pirmie. Tāpēc darām šīs lietiņas, lai galva turētos forši virs ķermeņa.